Kā tev iet? Es priecājos jūs satikt. Šodienas tēma ir izraēliešu Babilonas gūsts, 5. nodaļa. Autors ir Abraham Park. Pravieša Daniela vēstījums. Daniels tika aizvests gūstā pirmajā deportācijā 605. gadā pirms Kristus un tika izvēlēts, lai viņu apmācītu kalpot ķēniņa galmā, karaļa personīgā kalpošana, Daniela 1:1. Bībelē, Daniela 2. un 3. nodaļā, tas ir rakstīts šādi. Otrajā savas valdīšanas gadā, 603. gads pirms Kristus, ķēniņš Nebukadnecars redzēja sapni, un Daniels izskaidroja savu sapni. Kad neviens cits to nevarēja izdarīt. Šajā laikā saskaņā ar Daniela lūgumu ķēniņam viņa 3 draugi Sadrahs, Mešahs un Abednego tika iecelti Bābeles provinces pārvaldībā. Kamēr Daniels atradās ķēniņa galmā, pēc tam ķēniņš Nebukadnecars uzcēla lielu statuju, kas viņa sapnī bija parādījusies Duras līdzenumā, kuras augstums bija 60 olektis, apmēram 27,4 metri, un platums 6 olektis, apmēram 2,7 metri. Viņš uzcēla šo statuju, lai parādītu savu diženumu. Tiek pieņemts, ka viņš statuju licis izgatavot tieši pēc 3. deportācijas uz Babilonu 586. gadā pirms Kristus pēc tam, kad viņš bija pilnībā iekarojis Jūdas dienvidu valstību. Visi satrapi, prefekti, pārvaldnieki, padomnieki, kas ir tiesneši, miertiesneši un visi provinču vadītāji ieradās pie ķēniņa Nebukadnecara uzceltā tēla iesvētīšanas. Viņš arī pasludināja, ka, kas nekrīt un nepielūdz, tas tūlīt tiks iemests degošas ugunskrāsnu vidū. Tomēr 3 Daniela draugi atteicās pielūgt zelta tēlu līdz galam. Dusmās Nebukadnecars viņus sauca un mēģināja nomierināt, sacīdams, ja jūs esat gatavi, tad šobrīd jūs dzirdat mežraga, flautas, liras, trigona, psalteri un dūdu skaņas un visa veida mūziku. Lai nokrist un pielūgt attēlu, ko esmu izveidojis, ļoti labi. Bet, ja jūs nepielūdzat, jūs tūlīt tiksit iemests degošas ugunskrāsnu vidū, un kāds ir Dievs, kas var tevi izglābt no manām rokām? Plikst, Šadrahs, Mešahs un Abednego drosmīgi atbildēja ķēniņam, Nebukadnecar, mums nav jāsniedz jums atbilde šajā jautājumā. Viņi turpināja, ja tā ir, mūsu Dievs, kam mēs kalpojam. Spēj mūs izglābt no liesmojošās uguns krāsna, un viņš mūs izglābs no tavas rokas, ķēniņ. Bet, pat ja viņš to nedarīs, lai tev, ķēniņ, ir zināms, ka mēs nekalposim taviem dieviem un nepielūgsim zelta tēlu, ko tu esi uzcēlis. Pēc tam viņus sasēja biksēs, mēteļos, cepurēs un citās drēbēs un iemeta degošā krāsnī. Pēc ķēniņa steidzamas pavēles krāsna tika padarīta 7 reizes karstāka nekā parasti. Bija tik karsts, ka vīri, kas nesa Šadrahu, Mešahu un Abednego, tika sadedzināti līdz nāvei. Abrīnojami! Lai gan 3 vīrieši Sadrahs, Mešahs un Abednego tika iemesti krāsnī joprojām piesieti, 4 vīrieši staigāja uguns vidū neskarti. Bez 3 Daniela draugiem 4. persona izskatījās, kā Dievu dēls. Nebukadnecars piegāja pie degošas ugunskrāsna ieejas un sacīja, Šadrah, Mešahs un Abednego, nāciet ārā, visaugstākā Dieva kalpi. Un nāciet šurp, un viņi izgāja no uguns. Ar Dieva noslēpumaino darbu 3 Daniela draugus uguns neskāra, pat neviens mats nebija izdzisis, bikses nebija bojātas, un tajos nebija pat uguns smaržas. Šī gadījuma dēļ ķēniņš Nebukadnecars svētīja Sadraha, Mešaha un Abednego dievu un atzinās, ka nav cita dieva, kas varētu glābt cilvēkus. Viņš arī teica,
ka no tā laika ik viens, kurš runā kaut ko aizskarošu pret Sadraha, Mešaha un Abednego dievu, ir jāsarauj no locekļiem un viņa nams jāsamazina par ķēniņš lika Sadraham, Mešaham un Abednego attīstīties Bābeles apgabalā. Šis degošās krāsas notikums notika tūlīt pēc tam, kad trešās izsūtīšanas uz Babilonu laikā tika iznīcināta Jūdas dienvidu valstība. Tas bija pierādījums tam, ka Jūdas iznīcināšana nenotika tāpēc, ka Dievam trūka spējas glābt, bet ka tas tika darīts kā daļa no Dieva pestošās vēsturiskās aizgādības, lai sodītu tautu. Lai gan Jūdas iedzīvotāji tika iemesti šajā krāsnī kā Babilonijas trimdas bēdas, Dievs apsolīja, ka viņš tur būs kopā ar viņiem un atbrīvos tos tāpat kā ar 3 Daniēla draugiem. Mēs tikko esam pārbaudījuši Jūdas iznīcināšanas procesu, kā arī to praviešu vēstījumus, kuri sludināja Izraēla atjaunošanu, vienlaikus turoties pie mūžīgās derības solījuma. Izraēla tauta tika iznīcināta viņu netaisnību dēļ pret Dievu, taču tā nebija pilnīga iznīcināšana. Dievs izmantoja šo ārkārtējo disciplināro līdzekļu Jūdas iznīcināšanai kā modinātāja zvanu, lai mudinātu cilvēkus mosties un nožēlot grēkus. Savukārt caur Bābeles nebrīves pārbaudījumiem un sāpēm Izraēla tauta nāca, lai nožēlotu savus grēkus un meklētu Dievu. Psalmi 137, viens apraksta Izraēla tautas sāpes un ciešanas Babilonijā šādi: pie Bābeles upēm mēs sēdējām un raudājām, kad atcerējāmies Ciānu. Šeit vārds raudāja ir baka, un tas neatiecas tikai uz raudāšanu, bet gan uz raudāšanu un asaru līšanu. Izraēla tauta bija raudājusi ar asarām un ciešanām sirdīm, nožēlojot grēkus Dieva priekšā. Kad Babilonijas trimdas 70 gadi bija pagājuši, Dievs ļāva viņiem atgriezties savā zemē, kā viņš bija solījis. Tas parāda Dieva beznosacījumu agape mīlestību, kurš ir uzticīgs viņa derībai. Tas arī piepildījās ar pravieša Jeremijas starpniecību izteikto pravietojumu. Jeremijas 25:11. Zemes atlikums un apsolījums. Babilonija iznīcināja Jūdas dienvidu valstību 586. gadā pirms Kristus. Bībeles 2 karaļu 25. nodaļā tas ir rakstīts šādi. Pēc tam Babilonijas armija, kuru vadīja Nebuzaradans, nodedzināja visas Jeruzālemes ēkas un iznīcināja pilsētas mūri. Viņš arī aizveda trimdā pārējos ļaudis, kas bija palikuši pilsētā, un dezertierus, kas bija pametuši Bābeles ķēniņa un pārējās tautas rokās. Bābeles ķēniņš Jūdas zemē atstāja dažus no zemes nabadzīgākajiem, par vīnogulājiem un arājiem gubernators Gedalija. Bābeles ķēniņš iecēla Gedaliju, Šafana dēla Ahikāma dēlu, pār tautu, kas bija palikusi Jūdas zemē, lai pār tiem valdītu. Gedalija ir Gedalija ebreju valodā. Vārds veidojas, apvienojot vārdus Gadal un Jah. Savienojumā šis vārds nozīmē: tas kungs ir liels. Gedalija sapulcināja visus palikušos ļaudis un deva viņiem padomu, sacīdams: nebīstieties no kaldeju kalpiem. Dzīvojiet šajā zemē un kalpojiet Bābeles ķēniņam, un tev būs labi. Tomēr ķēniņa galvenais virsnieks Ismaels un viņa sekotāji plānoja nogalināt Gedaliju. Kad Johanans, Kareha dēls, uzzināja par šo nodomu, viņš slepus devās pie Gedalijas un sacīja: ļauj man iet un nogalināt Ismaelu, Netanijas dēlu, un neviens to neuzzinās. Kāpēc, lai viņš atņemtu tev dzīvību, lai visi jūdi, kas ir sapulcējušies pie tevis, tiktu izklīdināti un Jūdas atlikums iet bojā? Jeremijas 40:13. Bībelē
Jeremijas 40. līdz 42. nodaļā, tas ir rakstīts šādi. Tomēr Gedalja bija neuzmanīgs un neklausīja viņu. Galu galā Ismaēls viņu nogalināja ar zobenu, kamēr viņš ēda. Žēl, ka Gedalja tika netaisnīgi nogalināta, pat nespējot piedalīties atjaunošanas pasākumos. Tas viss bija tāpēc, ka viņš bija neuzmanīgs un uzticējās cilvēkiem. Ismaēls bija Elisamas dēla Netānijas dēls no karaliskās ģimenes un viens no ķēniņa augstākajiem virsniekiem. Šeit vārds ģimene ir zera un nozīmē pēcnācēji. Ismaēls bija karaliskais pēcnācējs. Viņš bija devies uz Micpu kopā ar 10 vīriem. Kamēr viņi ēda maizi kopā ar Gedaliju, viņi notrieka Gedaliju ar zobenu. Gedalija, kuru Bābeles ķēniņš bija iecēlis par pārvaldnieku, bija ieteicis ļaudīm kalpot Bābeles ķēniņam saskaņā ar Jeremijas teikto Dieva vārdu. 2. ķēniņu 25, 24. Tomēr Ismaēls ar to bija neapmierināts, un viņš sazvērējās ar amoniešiem, kuri īstenoja pret Babilonijas politiku un nogalināja Gedaliju. Ismaēls nogalināja ne tikai Gedaliju, bet arī visus ebrejus, kas bija kopā ar viņu, kā arī kaldeju, babiloniešu, karavīrus. Ismaēls ar to neapstājās. 80 svētceļnieki no reģiona, kas agrāk bija Izraēla ziemeļu valstība, ieradās Jeruzālemē, lai sērotu par Jeruzālemes krišanu un tempļa iznīcināšanu, kā arī sniegtu upurus Dievam. Ismaēls nogalināja 70 no šiem svētceļniekiem. Viņš izgāja viņiem pretī, izliekoties raudam, lai viņus pievilinātu un nogalinātu. Pēc tam viņš iemeta tos tvertnē, ko ķēniņš Asa bija izveidojis, jo baidījās no Izraēla ķēniņa Baešas. Tad Ismaēls centās sagūstīt ķēniņa meitas un visus ļaudis, kas bija palikuši Micpā. Ko Nebuzaradans, miesasardzes priekšnieks, bija nodevis Gedaljas, Ahikama dēla, vadībā un nogādāt tos Amonā. Tomēr viņš varēja paņemt līdzi tikai 8 vīrus pie Amona dēliem, jo viņu vajāja Johanans un visi kopā ar viņu esošo spēku komandieri. Johanans, Karēja dēls, bija viens no spēku kapteiņiem pēc Jeruzalemes krišanas. Johanans dzirdēja par visu ļauno, ko Ismaēls bija darījis, tāpēc viņš devās cīnīties pret Ismaēlu un atrada viņu pie lielā dīķa Gibeonā. Šajā laikā visi ļaudis, kurus Ismaēls bija paņēmis gūstā no Micpas, priecājās. Redzot Johananu un visus karaspēka virsniekus kopā ar viņu, viņi pagriezās un atgriezās pie Johanana. Johanans baidījās no Babilonijas armijas, tāpēc viņš devās un palika Gerut Cimham, kas atradās blakus Betlēmei, lai dotos uz Ēģipti. Johanans lūdza pravieti Jeremiju jautāt Dievam par to, kur viņiem jādodas un kas jādara. Pēc 10 dienām Dievs atbildēja, sacīdams, ka viņiem nav jādodas uz Ēģipti, bet jāpaliek Jūdas zemē. Jeremijas 42, 17 teikts, tā visi vīri, kas vēlas doties uz Ēģipti, lai tur dzīvotu, mirs no zobena, bada un mēra. Un viņiem nebūs izdzīvojušo vai bēgļu no nelaimes, ko es viņiem nesīšu. Bībelē, Jeremijas 43. nodaļā, tas ir rakstīts šādi. Tomēr Johanans un augstprātīgie vīri ar viņu teica, ka Jeremijas pravietojums ir meli, un atteicās ticēt Dieva vārdam. Viņi pat paņēma līdzi Jeremiju un Baruhu un devās uz Tahpanhesu Ēģiptes zemē. Šajā laikā Dieva vārds atkal nāca pāri Jeremiju, pavēlēdams ņemt lielus akmeņus un paslēpt tos ķieģeļu terasē pie faraona pils ieejas. Šī simboliskā darbība atklāja, kā Babilonijas karalis uzbruks Ēģiptei un novietos savu troni tieši pār šiem akmeņiem.
Patiesībā karalis Nebukadnecars uzbruka Ēģiptei 568. gadā pirms Kristus un nogalināja daudzus cilvēkus. Tostarp faraonu Hofru, 26. dinastijas 4. ķēniņu, un aizveda gūstekņus uz Babilonu. Jūdas tauta, kas neievēroja Jeremijas pravietojumu un pārcēlās uz Ēģipti. Jeremijas 44. nodaļa brīdina par spriedumu pret Ēģiptē dzīvojošo ebreju elgdievību, Jer 44, 27. Pēc tam, kad 586. gadā pirms Kristus sabruka Jūdas dienvidu valstība. Jūdas iedzīvotāji devās uz Ēģipti un dzīvoja Migdolā, Tahpanhesā, Memfisā un Patras zemē, Jer 44, 1. Šie cilvēki ignorēja Jeremijas pravietojumu un pārcēlās uz Ēģipti. Tur viņi atkal sāka pielūgt Aštorētu, debesu karalieni, kuru ķēniņš Josija bija pilnībā iznīcinājis reliģiskās reformācijas laikā, Jer 44, 17, 19, atsauce Jer 7, 18. Bībelē, Jeremijas 42. un 43. nodaļā, 2. ķēniņu 23. nodaļā, tas ir rakstīts šādi. Šis lielais Jūdas ļaužu pulks, kas dzīvoja Patros, pirms ieiešanas Ēģiptē bija sacījis Jeremijam. Vai tas ir patīkami vai nepatīkami? Mēs paklausīsim tā kunga, mūsu dieva, balsī, lai mums būtu labi, kad paklausīsim Ēģiptes balsī. Kungs, mūsu dievs, tagad, lai pielūgtu debesu karalieni Aštoreti, viņi protestēja Jeremijam, mēs noteikti izpildīsim katru vārdu, kas nāk no mūsu mutēm. Turklāt viņi apgalvoja, ka viņiem ir daudz pārtikas. Viņi ir pārtikuši un nav redzējuši nelaimi, kad viņi sen pielūdza elkus. Tomēr viņi sūdzējās, ka kopš ķēniņa Josijas, Jūdas dienvidu valstības 16. ķēniņa, reliģiskās reformācijas brīža. Kad viņi pārstāja dedzināt vīraku debesu karalienei, viņiem visa kā pietrūka un viņi ir tikuši galā ar zobenu. Un bada dēļ, sievietes arī nepārprotami atbildēja, ka viņu elgdievība nebūs problēma, jo viņas to darījušas ar vīra piekrišanu. Ķēniņš Josija bija izvedis no tā kunga tempļa visus traukus, kas bija izgatavoti Bālam, Ašerei un visam debesu pulkam, un tos sadedzināja. Viņš bija iznīcinājis arī elku pielūgsmes priesterus, kas vīraka augstienēs Bālam, saulei un mēnesim, zvaigznājiem un visam debesu pulkam. Tagad Jūdas vīri asi kritizēja Josijas taisnīgo reliģisko reformāciju. Bībelē, Jeremijas 44. nodaļā, tas ir rakstīts šādi. Viņi izteica absurdus paziņojumus, ka Jūdas dienvidu valstība ir sabrukusi, jo viņi nekalpoja dievietei, kurai iepriekš bija tik labi kalpojuši. Viņu vārdi bija vēl šokējošāki, dedzinot upurus debesu ķēniņienei un izlejot viņai dzeramos upurus, tāpat kā mēs paši, mūsu senci. Mūsu ķēniņi un mūsu princi to darījām Jūdas pilsētās un Jeruzalemes ielās. Lai gan viņi bija izdarījuši smagu grēku, neuzticoties Dievam un kalpojot elkiem, viņi nemaz nebija nožēlojuši. Drīzāk viņi nekaunīgi lielījās, ka viņi vienkārši pielūdz debesu karalieni, tāpat kā viņu senci. Saskaņā ar Jeremijas pravietojumu Dieva sods nāca pār visu Jūdas tautu, kas bija iegrimusi elku pielūgsmē Ēģiptē. Viņi visi gāja bojā, nekad nevarēdami atgriezties dzimtenē. Dievs teica, ka tikai daži no tiem, kas bija izbēguši no zobena, atgriezīsies Jūdas zemē. Lai pierādītu, ka tas ir Dieva vārds, nevis viņu vārds. Zemes atvestošā vēsturiskā nozīme. Dievs apsolīja, ka viņš atdos Kanānas zemi kā mūžīgu mantojumu Ābrahāma pēcnācējiem. 1. Mūzus 17,
8 teikts: Es došu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis visu Kanāna zemi mūžīgā īpašumā. 1. Mūzus 48, 4 arī teikts: Un dos šo zemi taviem pēcnācējiem pēc tevis par mūžīgu īpašumu. Tomēr Jūdas dienvidu valstība tika aizvesta gūstā uz Babilonu 586. gadā, pirms Kristus, un Kanāna kļuva par pamestu zemi. Tomēr, tā kā Dievs apsolīja, ka viņš atdos Kanāna zemi Ābrahāma pēcnācējiem kā mūžīgu īpašumu, viņš atļāva tiem atgriezties zemē no Bābeles. Šo solījumu apstiprina šādas komandas. Bībelē, Jeremijas 32. nodaļā, tas ir rakstīts šādi. 1. Dievs pavēlēja Jeremijam nopirkt lauku Anatotā. Tā kunga vārds nāca pār pravieti Jeremiju ķēniņa Cedekijas 10. gadā un ķēniņa Nebukadnēcara 18. gadā. Tas notika 1 gadu pirms Jūdas dienvidu valstības tika pilnībā iznīcinātas 586. gadā pirms Kristus. Pravietis Jeremija šajā laikā tika slēgts Sardzes pagalmā. Dievs pavēlēja Jeremijam nopirkt Hanameļa lauku Anatotā. Jeremija paklausīja šai pavēlei un nopirka tīrumu no Hanameļa par 17 sudraba šekeļiem. Viņš arī sagatavoja 2 pirkuma aktus. Viens eksemplārs bija aizzīmogots atbilstoši normatīvajiem aktiem un otrs bija atvērts. Abi tika nodoti Baruham Hanamela un citu liecinieku redzeslokā. Kad viņš nodeva darbus Baruham, Jeremija pavēlēja viņam tos ielikt māla traukā, lai tie kalpotu ilgu laiku saskaņā ar Dieva pavēli. Dievs viņam pavēlēja pirkt zemi laikā, kad tauta bija uz iznīcības sliekšņa, jo gribēja ieaudzināt cilvēkos pārliecību, ka zeme tiks atjaunota. Nebuzaradans, miesas sargu kapteinis, atbrīvoja Jeremiju no važām, kas saistīja viņa rokas. Pēc tam viņš lika Jeremijam izvēlēties to, kas viņam šķiet pareizi, vai doties ar viņu uz Bābeli vai palikt Jūdas zemē, un Jeremija izvēlējās palikt Jūdas zemē. Bībelē, Jeremijas 42. nodaļā, tas ir rakstīts šādi: Otērājā, Dievs pavēlēja tiem, kas palika Jūdas zemē, nedoties uz Ēģipti, bet palikt Kanānā, savā dzimtenē. Jūdas palieka sacīja: Mēs nepaliksim šajā zemē, nē, bet mēs dosimies uz Ēģiptes zemi, kur mēs neredzēsim karu, nedzirdēsim bazūnes skaņu vai badu pēc maizes, un mēs tur paliksim. Viņiem pamest savu dzimteni, kuru Dievs atjaunos, un doties uz Ēģipti, nepārprotami bija grēks, jo viņi neticēja Dieva apsolījumam. Tā pravietis Jeremija brīdināja: Ja jūs patiešām domājat iet Ēģiptē un iet tur dzīvot, tad zobens, no kura jūs baidāties, jūs sasniegs tur, Ēģiptes zemē, un bads, par kuru jūs uztraucaties, sekos jums tur Ēģiptē. Un jūs tur mirsit. Tātad visi vīri, kas vēlas doties uz Ēģipti, lai tur dzīvotu, mirs no zobena, bada un mēra, un viņiem nebūs neizdzīvojušo, ne bēgļu no nelaimes. Ko es viņiem nesīšu? Šeit Jeremija teica, ka zobens viņus apsteigs Ēģiptē. Ebreju valodā tiek izmantots darbības vārda, nasag, celm, kas ir hifil nepilnīgs laiks, kas angļu valodā tiek tulkots kā apdzīt. Šis vārds nozīmē, ka Dievs pavēlēs zobenam tos nomedīt un apsteigt, lai kur viņi bēgtu. Turklāt izteicienā, ka bads cieši sekos pēc tevis. Ebreju vārds, cieši sekot, ir dabau, kas nozīmē šķelties, pieķerties un pieturēties. Šis vārds tiek lietots, lai aprakstītu stāvokli, kad pie kaut kā tik ļoti pieķeras, ka to nevar atdalīt, raudu 4. Tādējādi šis izteiciens nozīmē, ka bads, no kura viņi tik ļoti baidījās, pieķersies viņiem un sekos viņiem, lai kur viņi dotos.
patiešām. Šie vārdi kopā uzsver baismīgo faktu, ka neviens nevar izvairīties no Dieva sprieduma par nepaklausību viņa vārdam neatkarīgi no tā, kur viņš slēpjas. Bībelē, Jeremijas 42. un 51. nodaļā, 1. ķēniņu 8. nodaļā, tas ir rakstīts šādi. Nelaime, no kuras viņi tik ļoti baidījās, zobens, bads un mēris, tika pieļauta pat Ēģiptei, vietai, ar kuru viņi bija lepojušies kā visdrošākā vieta. Tomēr Dievs viņiem teica, jūs tur mirsit, un viņiem nebūs izdzīvojušo vai bēgļu no nelaimes, ko es viņiem nesīšu. Šo vārdu piepildījuma rezultātā katrs no viņiem nomira traģiskā nāvē, nekad vairs nesperot kāju savā dzimtenē Kanānā. Treškārt, Dievs pavēlēja cilvēkiem, kas atradās gūstā, lai Jeruzāleme nāk jūsu prātā. Jeremijas 51, 5-10 teikts, tu, kas izglābies no zobena, ej prom. Nepaliec, atcerieties to kungu no tālienes un lai Jeruzaleme nāk jūsu prātā. Šis ir pravietojums, ka kādu dienu Bābele noteikti sabruks. Turklāt tas ir pravietisks brīdinājums, ka tad, kad Bābele krīt, paliekam ātri jāpamet Babilonija un jāatgriežas Jeruzalemē. Šī vēsts ir līdzīga ķēniņa Salamana lūgšanai Dievam pēc Salamana tempļa pabeigšanas un pēc tam, kad tā vietā bija nolikts derības šķirsts. 1. ķēniņu 8, 33, kad tavu tautu Izraēlu sakauts ienaidnieks. Jo viņi ir pret tevi grēkojuši, ja tie atkal griezīsies pie tevis un atzīs tavu vārdu un lūgs tevi šajā namā. Tad klausies debesīs un piedod savas tautas Izraēla grēkus un atved tos atpakaļ uz zemi, ko tu devi viņu tēviem. Saskaņā ar Zālamana lūgšanu un pravieša Jeremijas pravietojumu, Jeremijas 29, 14, Jūdas dienvidu valstība varēja atgriezties Jeruzalemē pēc 70 gadu ilgas trindas Babilonā. 2. Laiku 36, 21. Dieva vārds par Kanāna zemi bija mūžīgās derības apsolījums. Tādējādi tas, ka Dievs ļauj Jūdas tautai atgriezties Kanānā, ir šīs mūžīgās derības realizācija. Šī iemesla dēļ Jeremijas 32, 37 Dievs paziņo, redzi, es viņus savākšu no visām zemēm, uz kurām es viņus esmu aizdzinusi savās dusmās un lielā sašutumā. Un es viņus atvedīšu atpakaļ uz šo vietu un likšu viņiem dzīvot drošībā. Pēc tam Dievs pasludināja, ka tas ir mūžīgās derības piepildījums. Jeremijas 32, 40 teikts, es slēgšu ar viņiem mūžīgu derību un uzticīgi stādīšu viņus šajā zemē no visas savas sirds un no visas savas dvēseles. Lai izpildītu savu solījumu par mūžīgo derību, Dievs rīkojās un atveda Jūdas ļaudis atpakaļ uz viņu zemi no gūsta Babilonijā. Dievs patiesi ir uzticīgs savai derībai, tāpēc tie, kas tic Dieva apsolījumiem, paliek viņa pestīšanas vēstures pārvaldībā. Nākamajā nodaļā tiks aplūkota atgriešanās no Babilonijas gūsta vēsture, ņemot vērā Dieva pestīšanas pārvaldi, pildot viņa solījumu attiecībā uz Kanānas zemi. Šīs grāmatas autors ir Abraham Park. Abraham Park bija atzīts pasaules līmeņa teologs ar ievērojamu pastorālo garīgumu. Viņš visu savu dzīvi bija veltījis lūgšanai un svētajiem rakstiem, lasot Bībeli vairāk nekā 1800 reižu. Visu savas kalpošanas laiku viņš bija īsts mācītājs, kurš mīlēja baznīcu un draudzi kā savus bērnus. Viņa ikdienas grafiks sastāvēja no 2 stundu lūgšanām un 3 stundu Bībeles lasījumiem, kā arī nepārtrauktas sludināšanas un evanģelizācijas. Ar pārliecību, ka mirt nozīmē dzīvot, viņš darīja visu iespējamo savā lūgšanu dzīvē Dievam 3 gadus,
6 mēnešus un 7 dienas dziļajos kalnos. Kad saule norietēja, viņš neko nedarīja, kā vien lūdzās. Kad uzlēca saule, viņš neko nedarīja, kā vien lasīja bībeli. Tad beidzot viņu apspīdēja viens žēlastības stars. Svētā gara spēcīgā apgaismojuma laikā un ar Dieva žēlastību bībeles ainas viņa acu priekšā risinājās kā panorāma. Šīs ainas tika pierakstītas uz lielām bultu sakņu lapām, kuras bija sasietas ar zaru. Vēlāk tie tika pārrakstīti uz papīra, kas tika nopirkt no ciema zem kalna ik pēc dažiem mēnešiem. Tā sākās Abrahama parks prediķi. Daudzus cilvēkus iespaido Abrahama parks šādi. Kā cilvēks var mīlēt tik daudz cilvēku? Kā cilvēks var atstāt tik lielu iespaidu uz tik daudziem cilvēkiem? Viņš ir tik strādīgs, nekad neatpūšas. Viņš nekad nepārstāja lūgt. Viņš ir pelnījis patiesu pagodinājumu par savu ziedošanos baznīcai un draudzēm. Patiess un uzticams Dieva darbinieks.